Arvien vairāk kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju atļaujas. Pēc būtības cilvēkam droši vien vienu tādu lielu summu, kurā mēs varam salikt visus finanšu aktīvus. Tāda globāla spēlētāja mums nav daudz. Zīme, jeb signāls, ka ja šī licence nav, tad varbūt man ar šo uzņēmumu nevajadzētu sadarboties. Var aizstāt banku kaut kādā ziņā tāds kriptoaktīvu exchange? Noteikti es teiktu, ka šobrīd regulators ir ļoti pretimnākošs. Tīklīdz ir vārds kripto, tad tev ir aizvērts konts vai neatvērts konts. Pirms licencēšanas process ir tāds labs moments, kurā abas puses iepazīstas. Labdien! Šodien liels prieks patiesi uzaicināt pie mums ciemos kriptoaktīvu biržas, Latvijas struktūra vienības, uzņēmuma Trek Technologies, SIA valdes locekli. Labāk pazīstams šis uzņēmums ar nosaukumu zīmolu Backpack. Aigu Kriegeri. Labdien! Labdien! Prieks būt šeit! Jā, ir teiksim, tāds vasaras izskaņas sākums un kriptoaktīvu pakalpojumu kopumā tirgus ir diezgan bijis tādā garlaicīgākā lejupslīdē, es teiktu, gultnē. Tīri, ja skatās uz kriptoaktīvu cenām, bet tas nenozīmē, ka kopumā nenotiek tāda liela izaugsme un attīstība gan Eiropas līmenī, gan Latvijas līmenī. Īpaši esam novērojuši Latvijā, ka tiek izsniegtas arvien vairāk kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju atļaujas, kas ir super apsveicami. Sākums ir bijis tāds lēns, bet tagad ir redzams tāds diezgan liels progress. Un Aiga ir bijusi vienas no šādu atļauju iegūšanas priekšgalā un ir cīnījusies par to, un mēs varam par to parunāt. Noteikti. Saprast, kāda ir jūsu perspektīva, kāda darbs jāiegulda, kādi resursi, ko tas reāli prasa. Ok, ko tad sākam? Jā. Varbūt varu papildināt par to, ka mums ir ne tikai kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēja licence, bet arī maksājuma pakalpojumu iestādes licence. Tā kā mums ir dubults regulators ietvers, un šobrīd es teiktu, ka Backpacks kā globāla finanšu institūcija, kas jau ir straujiem soļiem iesoļojusi Eiropā, ir kopā ar jau grupas esošo Kipras iestādi, kurai ir atkal MiFID licence. Mēs esam tad viens no retajiem lielajiem globālajiem spēlētājiem, kur ir šāds, varētu teikt, kombo, lai piedāvātu Eiropā mītošajiem cilvēkiem inovatīvas kripto saistītus pakalpojumus zem šīm visām 3 licencēm. Tas klausās diezgan iespaidīgi. Es teiktu, arī Latvijai diezgan iespaidīgi, jo tāda globāla spēlētāja mums nav daudz, ja ir vispār, un tieši kriptoaktīvu exchange, man liekas, šis varētu būt viens no mūsu tādiem labiem veiksmes stāstiem. Es domāju par tādu lietotāju perspektīvu šādam exchangeam. Ko tas nozīmē parastam lietotājiem? Ir, piemēram, šīs 3 licences. Ko tas man dod? Es atnāku, piemēram, uz Backpack exchange to mājaslapu, atveru kontu. Kā tas strādā? Ko es varu izdarīt ar šo kontu? Jā, tad man te vairāk droši vien būs jāpastāsta kopumā par plānoto biznesa operāciju struktūru. Mums ar mūsu Kipras uzņēmumu būs vienota mājaslapā. Tas nozīmē, ka vienā mājaslapā būs iespējams saņemt pakalpojumus gan no Latvijas licencētās iestādes, gan no Kipras licencētās iestādes. Šobrīd mēs vēl to visu strukturējam, jo no Latvijas puses mēs neesam vēl uzsākuši operācijas. Kipras iestāde jau strādā, jau piedāvā šos te, angliski runājot, perpetuals, jeb futurus, tādā anglicismā, latviski runājot. Un līdz ar to tad mums tā doma ir, ka jums kā, piemēram, userim, jeb mūsu klientam, ir iespēja tātad iziet šo te onboarding procesu, gan atbilstoši mūsu AML prasībām un visām pārējām regulatorijām prasībām, gan arī atbilstoši MiFID prasībām, jo tur tomēr arī investori ir jānovērtē un jānosaka viņu piemērotību, un tad tur arī testi ir jāaiziet, kas ir stingri regulēti zem MiFID, un attiecīgi izejot šīs te
abas regulatorās puses, users būs ieguvis iespēju gan darboties exchange'ā un pirkt, pārdot bitcoinu, gan arī darboties ar šiem te futuriem, kas, manuprāt, ir diezgan forši, ka nav jāveido neskaitāmi konti, neskaitāmi aplikācijas jāliek telefonā, jo viss būs caur vienu mājaslapu, caur vienu aplikāciju. Un, varbūt te arī tāds background stories par Backpacku, kā vispār šis brands ir radies. Dibinātāji savulaik, domājot par šo te nepieciešamību, ka pasaulē vajag pēc būtības cilvēkam droši vien vienu tādu lielu somu, kurā mēs varam salikt visus finanšu aktīvus. Un tā ideja tika aizgūta. Nezinu, vai jūs esat kādreiz spēlējis World of Warcraft šo spēli. Gameru pasaulē ļoti pazīstamā. Es pati arī neesmu spēlējis, bet tātad šajā spēlē bija soma, kurā var iekrāmēt iekšā visādas priekšmetus. Un tātad šī ideja tiek tagad pārlikta uz kripto pasauli. Un ne tikai tātad, lai mēs varētu šajā backpackā sarkanajā mūsu mugursomā ielikt ne tikai bitcoinu, ne tikai futures, bet arī dažādas citādas finanšu instrumentus. Piemēram, Amerikā ir Backpack Securities, tātad akciju saistītie instrumenti. Un, tā ir tā galvenā doma, tātad attīstīt dažādus inovatīvus produktus, kurus mēs varam ielikt vienā mugursomā. Ļoti forši noformulēts. Es palieku arvien priecīgāks par mūsu viesi. Kriptoaktīvu tēma man arī pašam tuvu ir, liekas, ļoti interesanti vērot to attīstību. Backpack, es arī, cik es atceros, es to storiju kaut kad skatījos 21. 22. gadā, kad palika arvien populārāki tie Web3 self-custodial wallet, vai ne, bija, proti, ka tu pats glabā savu kripto pie sevis. Un man liekas, Backpack dibinātājs sākumā bija Solana inženieris, blokķēdē dažādas programmas rakstīja, un viņš izstrādāja šo te kriptoaktīvu maku. Un tas rašanās stāsts ir tāds, ka es saprotu, ka šis te inženieris, viņš gan izlaida NFT, kas toreiz bija ļoti, kripto kultūrai populāra lieta, medlēts NFT, man liekas, bija. Tieši tā. Tas ir ļoti interesants stāsts. Bet mazāk foršs stāsts ir tas, ka es saprotu, ka liela daļa aktīvu Backpack šis te founders glabāja tieši FTX, kriptoaktīvu biržā, kas novembra beigās, kad 22. gadā viņai bija tāds neveiksmīgs iznākums. Tur bija tāds īpašnieks ar čirkainiem matiem, tāds Sam Bankman-Fried, kurš tagad ir cietumā. Un izcieš sodu par to, ka viņš izmantoja lietotāju līdzekļus, es saprotu, lai tirgotos un kaut kādu savu labumu gūtu. Tad no turienes es saprotu, ka ir tas stāsts Backpack founderam, ka vajag pirmo compliance first, kriptoaktīvu biržu, kas rūpējās par saviem lietotājiem. Man liekas, superīgs stāsts, ka ir no tādas diezgan lielas neveiksmes, ir sanācis atgūties. Un pie tam tādā līmenī, ka jūs konkurējat tiešām pasaulē ar lielākajiem spēlētājiem. Jā, tieši tā. Tad runa ir par mūsu grupas CEO Armani Ferrante, bet ko ir vērts arī pieminēt šajā stāstā, ir mūsu valdes priekšsēdētājs Kan San. Un Kan savulaik ir arī strādājis FTX kopā ar Sam Bankman. Viņš ir ar jurista doktora grādu un viņš bija general counsel. Un attiecīgi arī Kan principā stāvēja blakus tam, kas notika. Un, viņš saprata, ka patiesībā ir ļoti būtiski, lai tiktu ieviests šis zelta standarts, kurš šobrīd ir redzams Backpack globālajā mājaslapā, ka mums ir reāla laika proof of reserves, jeb pierādījumi tam, ka ir šīs kripto rezerves. Jo, kā mēs zinām, blokķēdes ir patiesībā ļoti caurspīdīgas. Jebkuri pārskaitījumi blokķēdēs, kripto pārvedumi ir redzami. Protams, mēs neredzam, kurš to ir darījis, tas jau paliek mums AML komandas jautājums, bet tātad turpinot šo ideju, ir principā jauns zelta standarts ieviests, ko Kan arī min, ka vajadzētu pēc būtības arī citām kripto biržām ieviest, ka jebkurš cilvēks, kurš tur naudu konkrētā kripto biržā, vienmēr reāli laikā var pārliecināties, ka šīs proof of reserves ir, un neviens
cits viņas nevar aiztikt kā tikai pats lietotājs, un neviens, piemēram, tāds Sams Bankmans nevar viņas aizdzīt projām, un neviens to nepamanīs, jo ir šī te proof of reserves, reāla laika tāda atskaite. Jā, tas brīnišķīgi. Jā, to mēs arī plānojam arī mūsu Eiropas kriptobiržā noteikti ieviest, un līdz ar to arī Eiropas cilvēkiem šī te proof of reserves funkcija noteikti būs pieejama, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti forši, un tas ir tiešām tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc es biju pamudināta pievienoties komandai, kas regulatoro un atbilstības funkciju ieviešanu nostādīja par top prioritātēm, un ņemot vērā manu profesionālo backgroundu ar jurisprudenci, ar to, ka es arī pat esmu strādājusi regulātorā, savulaik Finanšu un Kapitāla tirgus komisijā, veseli 6 profesionāli gadi ir aizvadīti. Man tas bija ļoti būtiski, un ņemot vērā, ka kripto, protams, joprojām tiek savā ziņā uzskatīts par tādu augstāka riska finanšu iestādi, es arī pat gribēju pārliecināties, ka es pievienojos komandai, kurai šis ir ļoti svarīgi. Tāds labs komentārs. Bet atgriežoties droši vien pie tā, ka ir kaut kāda lietotāja drošība, ir ļoti svarīgs aspekts. Bet mēs runājam arī par to, ka ir jums diezgan daudz licenšu dažādu, un pat nepieminētas vēl ir droši vien Emirātos ir Dubajā licence. Kā ir ar attiecībām ar bankām kopumā, teiksim, gan lietotāju līmenī? Varbūt jūs vēl neesat palaidušies, bet kā izskatās jums tā doma par kopumā kriptoaktīviem jūsu lietotājiem un viņu attiecībām ar bankām? Un, man liekas, ļoti interesants jautājums, kas jau gadiem ilgi ir domāts un par to ir runāts. Kā ir, vai galu galā var aizstāt banku kaut kādā ziņā tāds kriptoaktīvu exchange? Piemēram, cilvēks, saņem algu jūsu kontā, un pēc tam var lietot to, kā vien vēlās. Varbūt kartes jūs plānojat arī ieviest. Un tā, jā, jo tas, man liekas, būtu tāds jau liels solis, lai varbūt atteiktos kāds no tādiem tradicionālākiem finanšu pakalpojumiem. Es domāju, ka jā, jo pilnīgi noteikti blokķēžu iespējas ir diezgan būtiski augstākas nekā šobrīd, piemēram, klasiskās maksājuma sistēmas. Ar šo es domāju to, ka blokķēdes strādā 24/7 un kripto pārvedums ir tā kā momentāls. Kā mēs paši zinām, SEPA maksājums nevienmēr aiziet tajā pašā dienā, tīpaši, ja mēs veicam maksājumu no Latvijas vai uz Spāniju vai Franciju. Jā, šī naudiņa nevienmēr iekrīt tajā pašā dienā. Savukārt blokķēdē šī funkcionalitāte ir tāda, ka momentāli to kripto asetu mēs varam pārvest, kas, manuprāt, ir superīgi. Jautājums par bankām un kaut kādām sadarbības iespējām, te man jāatzīst, ka mēs esam droši vien ceļā uz vēl labāku sadarbību, bet šobrīd jau var redzēt, ka arī bankas ir pamainījušas šo te savu pieeju. Droši vien paldies Eiropas vienotiem regulējumam un MiCas regulēja, kas nosaka kaut kādus vienotus standartus, un līdz ar to bankām arī ir izpratnē, kas tad īsti ir šie kripto pakalpojumu sniedzēji, kas viņiem kādas ir, atbilstības sistēmas jāievieš, kādi riski viņiem ir jāpārvalda un jāpieskata savā darbībā. Skaidrs, ka onboardings ir diezgan sarežģīts un grūts, jautājumi ir daudz, ir arī jāiesniedz ļoti daudz no savas iekšējās kontrolas sistēmas sastāvdaļas, kā procedūras, politikas, jāveic dažādas intervijas, jāskaidro, kā notiks AML procesi, kā darbosies, CRMs. Protams, šis viss ir ļoti tāds grūts process, bet skaidrs, ka arī bankām ir jāpārvalda savi riski un ņemot pie sevis kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju kā klientu, arī viņiem ir jāpārliecinās, ka mēs esam tajā augstajā standartā, kas, ir grūti arī no viņa puses. Bet tas switch ir pagaidām pozitīvs. Es teiktu, ka ar to arī viss būs kārtībā. Mēs līdzīgi esam novērojuši arī savā praksē, ka 10 gadus atpakaļ tīklīdz ir vārds kripto, tad tev ir aizvērts konts vai neatvērts konts, un tā, tagad ir pozitīvāk. Protams, ir, kā jūs sakat, daudz dažādu AML un compliance jautājumu, tīpaši, ja fiziskas personas, iegūst kaut kādu
vai nu tirgojoties, vai kaut kādā citādākā likumīgā ceļā iegūst šos tā aktīvus. Un, ja tie apmēri ir pietiekoši lieli, tad ir joprojām diezgan sarežģīta sadarbība ar bankām. Tāpēc arī bija tas jautājums. Domāju, varbūt, ja ir tev likumīgs avots, tad var iet pa taisno uz exchange un izmantot faktiski to kā savu glabāšanas vietu līdzekļiem un kā savu kontu, teiksim, ikdienā. Pilnīgi noteikti. Un es pat teiktu, ka, ja pareizi sastruktūrē šo licenci, ne tikai kripto aktīvu pakalpojumu licenci, bet kopā ar maksājumu iestādes ir licenci, tad pēc būtības mēs jau arī varam runāt par fiat kontu atvēršanu. Tieši tā. Tā kā te jau parādās liela konkurence bankām un, ņemot vērā blokķēžu ātrumu, bankām droši vien būs jāpadomā, kā tad izgriezt pogas kripto aktīvu pakalpojumu sniedzējiem. Vēl ir tādi interesanti jautājumi, par ko mēs varam parunāt. Man personīgi interesē, kā jūs esat tāda kripto maksimāliste, jūs ticat tai domai, kas ir, nezinu, kaut kāds 10 gadus tagad attīstījusies. Kāds jums viedoklis kopumā par nākotni kriptoaktīviem? Vai tā būs kaut kāda vienota, piemēram, bitcoins, vai tas būs tāda konsensuāla tāda maksāšanas sistēma, un ka kāds varbūt atteiksies no naudas. Pat, ja mēs tādās ļoti trakās plaknēs runājam, kāds jums viedoklis? Jā, es domāju, ka turpmākajos 10 gados, protams, ka nebūs tā, ka mēs pāriesim tikai no klasiskās naudas uz kriptoaktīviem. Es domāju, ka šīs abas finanšu sistēmas pēc būtības pastāvēs viena otrai blakus. Es domāju, ka viņas sadzīvos arvien labāk, jo, kā jau es minēju, vienai sistēmai ir šī momentālā funkcionalitāte, savukārt klasiskajai banku sistēmai tomēr cilvēki ir vairāk uzticējušies un pieraduši pie viņas, ir īpaši, ja mēs runājam par vecākām paaudzēm. Līdz ar to es domāju, ka mūsu vecmāmiņas vectētiņi nepāries uzreiz uz Bitcoin un Ethereum, bet pieturēsies pie eiro un iespējams pat saņems to pensiju joprojām skaidrā naudiņā tajā no tā pastnieka. Bet es domāju, ka noteikti šīs visas arvien vairāk attīstīsies. Nevelti mēs jau runājam par Eiropas centrālās bankas digitālā eiro emisiju un skatīsimies, kur tas aizvedīs. Es neteiktu, ka es esmu pati maksimāliste, es ticu tam, ka būs gan un mums parastajiem cilvēkiem, kā patērētājiem, būs izvēles iespējas. Man ir līdzīgs viedoklis, es piekrītu. Es nedomāju, ka tas noteikti notiks tagad un kaut kādu tuvāko 10 gadu laikā. Bet reizē man ir tāds sajūta un viedoklis, ka kripto ir joprojām stipri tādos autiņos, es teiktu. Lai arī ir pagājis ilgs laiks un mums ir tāda regulatīvā vide sakārtota. Mēs izsniedzam Latvijā licences, pasaulē sāk domāt par atbilstību un drošību. Un mēs tā kā bišķiņ paejam malā no tās stigmas, ka kriptoaktīvi nozīmē tikai kaut kādas nelikumīgas darbības, tur narkotiku tirdzniecību vai kaut ko tādu, vai melno tirgu. Bet, man liekas, tas, ka mēs esam jauni, citreiz vēroju, kā, piemēram, auga kādas tirgus kapitalizācijas lieliem uzņēmumiem, ka Microsoft pievieno vienā dienā kāds 450 miljardus savai tirgus kapitalizācijai, un tad tu paskaties uz Bitcoin, tur ir pāri triljonam nedaudz. Tad tas tev ieliek perspektīvā, ka mēs esam kaut kādā pašā sākumā. Tā kā, es domāju, ka progress arī Latvijā ir diezgan liels, ja mēs tomēr skatāmies uz juridisko regulējumu. Tas pats komerclikums atļauj apmaksāt pamatkapitālu jau ar kriptoaktīviem. Te droši vien jāsaka paldies Latvijas blokķēžu asociācijai un Znotiņa kungam, bet tas jau ir solis uz priekšu. Un es domāju, ka jaunajai paaudzei arī redzot, ka šīs licences tiek izsniegtas, ir šie regulētie tirgus spēlētāji, būs lielāka ticamība tam, ka ar šiem spēlētājiem viņi var sadarboties, viņi būs pietiekami gudri un sapratīs, kā varbūt pārbaudīt, ka tās licences tiešām ir izsniegtas. Un tas, ko mēs arī redzam, ka jo vairāk regulātori kopumā
tā teikt, piegriezīs skābeklī tiem nelicencētajiem, kas izmantojot internetu, darbojas pārobežā un piedāvā pakalpojumus bez licencēm. Tas vēl vairāk varbūt pagriezīs to perspektīvu uz to, ka kripto zem regulētas vides ir pietiekami drošs, jo ir AML komanda, ir dažādi tehniski rīki, kā mēs pārbaudām, no kurienes tie kriptoaseti ir atceļojuši, pie kā viņi beigās nosēžās. Mēs esam arī šo te klientu pārbaudījuši, jau viņu onboardējot. Un, es domāju, ka principā kripto nekur noteikti nepazudīs. Un varētu būt, ka ienāks arvien vairāk tieši jaunāko paudžu dzīvēs. Jā, par to caurskatāmību un tādu atbilstības perspektīvu arī man jāpiekrīt tādā ziņā, ka tiešām kriptoaktīvu transakcijas super izsekojams ir. Un onboardēt ir relatīvi viegli, pat es teiktu, ja tev tiešām ir kaut kādi racionāli objektīvi skaidrojumi par savu līdzekļu izcelsmi un dokumentāri pierādījumi. Un jau mūsdienās, es teiktu, jau arvien vieglāk ir pierādīt to izcelsmi un tas priecē. Kā ar backpack plāniem, teiksim, Latvijā? Mēs esam jūs esat palaišanas stadijā. Kā ar juridiskām personām? Vai arī jūs strādāsiet, plānojat apkalpot, vai kas ir jūsu klients? Citiem vārdiem? Jā. Šobrīd mūsu klients būs fizisks personas patērētājs. Skatīsimies, kā mums ies nākotnē. Skaidrs, ka mēs gribēsim arvien vairāk un vairāk kaut kādas inovācijas pielikt klāt. Un te būs atkal darbs ar regulātoru, jo šobrīd esošā licence un esošais biznesa plāns paredz vienu tvērumu un, attiecīgi, lai pieliktu klāt kaut kādus papildu pakalpojumus, katrs šis jaunais produkts jāizvērtē, jāizsver visi riski, jāapskatās, kā mēs viņus mitigēsim un kā mēs ieviešam kaut kādas kontrolas un tā tālāk. Un, noteikti neapstāsimies pie tikai exchange. Ir dažādi plāni, bet tie tad varbūt, lai paliek pie manis, jo, kā saka, labāk viņus paturēt kabatā, kamēr vēl nav dzīvē palaisti. Bet noteikti tad sekojiet līdzi mums. Un varbūt tad, kad mēs palaidīsim biznesa operācijas, laipni lūgti arī onboardēties. Jā, brīnišķīgi. Tas bija tāds jautājums šī pamatkapitāla palielināšanas kontekstā. Man liekas, juridiskām personām pat arī pietrūkst, teiksim, tādas, vismaz vietējām kompānijām pietrūkst tādas vienkārši ceļa, kā tad apmaksāt, palielināt kapitālu ar kriptoaktīviem. Man liekas, tā ir tāda diezgan laba iespēja arī tirgus spēlētājiem. Tieši tā. Labi, bet mēs varam pāriet droši vien pie vēl atsevišķiem jautājumiem par tiem kriptoaktīvu atkal lietotāju drošību. Katru mēnesi man personīgi nenormāli nepatīk dzirdēt, ka tiek izkrāpti 1, 2 miljoni mēnesī tikai Latvijā, un pie mums diezgan regulāri mēdz griezties cilvēki ar tādu kā cerību vai pat varbūt meklē, teiksim, vienkārši noslēgumu tam krāpniecības stāstam, lai viņam kāds pasaka, ka viss ir cauri un lai apstājās un lai iesniedz iesniegumu policijā un lai mēģina pārdzīvot to. Es domāju, kāds jums viedoklis par to, kā varbūt no jūsu puses droši vien nav nekāda tāda aktīva stratēģija mācīt cilvēkus, bet varbūt viedoklis un kā mēs varam varbūt izvairīties no tādām situācijām un kā varam to kopumā uzlabot. Jā, es domāju, ka te varbūt ir jāpadomā kopumā, varbūt valstiskā līmenī, gan no dažādām iesaistītiem valsts iestādēm, kā izvērst aktīvākas kampaņas un mācīt finanšu pratību, mācīt tieši finanšu pratību attiecībā uz kriptoinvestīcijām, kā jau pirmais solis būtu pārbaudīt, vai tiešām uzņēmumam ir šī licence, jo arī mana personīgā pieredze ir bēdīgs stāsts ar cilvēku, kurš ir pazaudējis diezgan lielu naudu, it kā licencētā brokerī, bet izrādījās, ka beigās šie krāpnieki, viņi jau arī ir ļoti inteliģenti un spēj pat uzprogrammēt
šo te skatu uz savu it kā kontu, it kā licencētā iestādē, kur tu redzi, ka tev ir ļoti liels summas no tās vienas investīcijas uzradušās kontā. Un šie krāpnieki pat spēja parādīt video zvanos, ka viņiem ir licences, piemēram, ieejot mākslīgi veidotajās regulātoru mājaslapās, kas nav īstās regulātoru mājaslapas, un parādīt, ka reku mēs taču esam licencēti. Bet pēc būtības cilvēkiem pašiem būtu jāspēj, tīpaši mūsdienu mākslīgā intelekta pasaulē, kaut vai pajautājot savam draugam ChatGPT, vai šis uzņēmums ir saņēmis licenci, vai tu vari to pārbaudīt. Un, ja sāktu ar šādu soli, tas jau ir pirmā zīme, jeb signāls, ka ja šī licence nav, tad varbūt man ar šo uzņēmumu nevajadzētu sadarboties. Savukārt, ja ir šī licence, tad jau var lēnu soli sākt paļauties, ka viss ir kārtībā. Un nākamais solis ir jau šī onboarding procedūra, AML pārbaudes. Šis viss pie krāpniekiem nebūs ļoti strikti. Tas viss notiks ātri un vienkārši. Savukārt, regulatorā vidē klients noteikti atbildēs uz dažādiem jautājumiem, iesniegs savus identifikācijas dokumentus, izies identifikācijas pārbaudes, un tikai tad viņš varēs operēt ar savu atvērto maciņu. Tad tas varbūt būtu tie pirmie soļi. Jā, es piekrītu. Jāsāk ar sevi droši vien, un jāapmāca savi ģimenes locekļi un draugi, tik vienkārši. Jā. Un varbūt tīri no biznesa un operacionālās viedokļa skatoties, arī mēs esam komandā runājuši par šo te lielo vilni, kas protams, ir slikti, un tīpaši tie Latvijas cipari nav iepriecinoši. Skaidrs, ka jāatzīst, ka AML riski arī ar laikam ejot, viņi arī pieauga vai dēļ šo krāpnieku ieviestām tehnoloģijām arī AML komandai ir jāturās līdzi un sevi jāapgrēdo ar zināšanām par jaunākajām tendencēm. Un skaidrs, ka ir dažādi procesi, ieviesti rīki, kas varbūt norādītu uz aizdomīgiem darījumiem. Un tajā brīdī, kad klientam tiek uzdot jautājumu un tiek apturētas transakcijas, varbūt nevajadzētu dusmoties un par to būt piktiem, bet drīzāk to novērtēt, jo šādajādi ar vienu jautājumu uzdošanu AML komanda pārbaudās, ka šeit apakšā nav kaut kādi aizdomīgi darījumi, vai atkal skatoties no šīs tirgus ļaunprātības procedūras, jeb market abuse, arī tur mums tiks ieviests risinājums, un šobrīd jau ir pēdējās izstrādes fāzēs, kur mums būs savā ziņā tādi alerti, kad ir situācijas, ka redzam, ka ir kaut kādas aizdomīguma pazīmes, un tas arī varbūt var liecināt par to, ka ja lielas summas tur šurpa turpu un kaut kas staigā arī uz vienu kontu uz otru, ka varbūt vajadzētu to pārbaudīt padziļinātāk, lai novērstu šo iespējamo krāpniecību arī dzen. Jā, tas ir interesanti. Tur droši vien lietotājiem arī jāsaprot, jūsu lietotājiem, ka tās AML pārbaudas jau nav tikai, lai uzdotu daudz dažādus garlaicīgus jautājumus, bet lai arī pasargātu pašu lietotāju bieži vien. Un tik tiešām krāpnieki izmanto arī regulētus exchanges. Cik ir nācies novērot praksē, parasti netiek izmantot kaut kāda Eiropas Savienības exchange vai MiCA licencēti. Tie līdzekļi tiek miksēti kaut kādos off-chain walletos, un pēc tam viņi aiziet kaut kur uz Āziju. Un tur arī tas stāsts beidzās. Tu izsakot vari, bet tu nezini, kas ir otrā galā tas īpašnieks tam krāpniecības, punktam, kurā salasās tie līdzekļi. Un arī Āzijas tie kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēji, ja viņi pat ir kaut cik regulēti, viņi bieži vien absolūti ignorē tādus informācijas pieprasījumus no Latvijas. Tā kā, cerams, tā bilde uzlabosies ar kopējo izglītības līmeni, un cilvēki neuzķersies uz tādiem dīvainiem zvaniem un izvēlēsies kaut kādu savu naudiņu ieguldīt varbūt pie licencētiem pakalpojumu sniedzējiem. Tieši tā. Un es domāju, ka arī būtu forši, ja tiktu ieviest iniciatīvu, ka pēc būtības līdz ko, nezinu, kāda no valsts iestādēm, vai tā ir valsts policija vai Latvijas banka, konstatē, ka kādam ir izkrāpt šie līdzekļi no konkrētām adresēm, konkrētiem domēniem, būtu izcili, ja mēs viņus varētu momentāli bloķēt. Jo
mana pieredze rāda, ka pat pēc iesnieguma iesniegšanas Latvijas bankai un arī policijai turpina darboties tas pats links, caur kuru šie līdzekļi tika izkrāpti. Jā, tas traki izklausās. Tas nevar būt baigi sarežģīti arī tehniski. Es domāju, tā ir tāda viena poga un kādam jārēģē. Tieši tā. Paldies Elvim Strasdiņam, kas tomēr māca mūsu Latvijas sabiedrību par dažādiem krāpniecības modeļiem un veidiem, bet skaidrs, ka ar vienu Elvi var nepietikt. Jā, es arī esmu pārsteigts. Elvis dara ļoti labu darbu, bet viņš ir skaļš un viņš ir redzams, tā vismaz liekas, bet joprojām ir tie gadījumi, viņi nesamazinās un viņi pat varbūt iet plašumā. Tā kā es nesaprotu to korelāciju. Droši vien tie cilvēki ar ļauniem nodomiem, viņi strādā ar vien aktīvāk un plašākā mērogā vienkārši. Jā. Un cerams, tas mainīsies. Ko prasa tāda Mika licences iegūšana? Droši vien klasiskie jautājumi, kāda ir regulātora attieksme? Publiski ir, protams, viss tiek tiražēts, ka tas ir diezgan pieejams process, ir dažādas smilškas, tas ir relatīvi liela pretimnākšana, ir liela apmācīta komanda Latvijas bankā, tā tāciņa ir iemīta. Bet no otras puses, tīri, ja jāskatās, kā tas ir dzīvē noticis, tad viens piemērs ir, ka tikko stājās spēkā Mika regula un varēja iegūt atļauju. Man liekas, MoonPay bija viena no pirmajām, kas ir Nīderlandes. Man liekas, Nīderlandē dabūja licenci. Nemaldos 3. janvārī. Proti, 3 dienas pēc šī brīža, ka tu vispār vari saņemt licenci. 3 dienas. Un tad tur bija vilnis ar vēl vairākām kompānijām tieši Holandē. Man tas likās iespaidīgi. Tad viņi bija acīm redzami gatavojušies jau stipri ātrāk. Un tas process aizņēma, superīsu laiku. Pie mums savukārt, mēs gaidījām diezgan ilgi pirmo licenci, un tad gaidījām diezgan ilgi arī šo nākamo vilni. Tagad mēs varam teikt, ka pat jau mēs esam tādā labu slieksni sasnieguši, bet tā atšķirības starp citām valstīm un mūsu valsts ir bijusi tāda ātruma ziņā, es teiktu, diezgan ievērojama. Tad tie jautājumi droši vien saistās, kāds ir tas efforts no jūsu puses, ko tas prasa, cik tas maksā, cik ilgi ir no tās pirmās domas vai lēmumu pieņemšanas, ka mēs ejam uz Latviju, varbūt paralēli vēl kaut kur, bet kāda tā jūsu pieredze? Jā, es droši vien varu komentēt tikai par to brīdi, kopš es esmu Backpack komandā, un tas ir kopš pagājušā gada jūlija. Jāatzīst, ka ekonomikas ministrijas gaitiņos runā vismaz tā, ka Backpacks esot viens no visātrāk licencētajiem uzņēmumiem. Nepateikšu, es nezinu, cik pārējie ilgi licencējas, bet noteikti es teiktu, ka šobrīd regulators ir ļoti pretimnākošs, spēj skaidrot savas prasības un ekspektācijas, ko viņi grib redzēt iesniedzamajos dokumentos. Un pilnīgi noteikti vērtīgs ir šis pirms licencēšanās posms, kurā pēc būtības regulators iepazīstas ar kopējo biznesa stratēģiju, virzienu, potenciāliem vadības cilvēkiem un varbūt pat paplašinātāku komandu, ja tādi jau ir tajā brīdī. Un līdz ar to tas pirms licencēšanas process ir tāds labs moments, kurā abas puses iepazīstas. Īpaši, ja tas ir Latvijā jauns investors, kā Backpack gadījumā, man, protams, ir skaidrs, kā regulators strādā jau no pašas pieredzes, bet skaidrs, ka tādiem investoriem viņiem šīs pieredzes ar regulatoriem citās valstīs ir citādākas. Un šajā gadījumā arī mūsu valdes priekšsēdētājs atzins, ka Latvijas bankas darbs ir bijis ļoti labs, vismaz attiecībā uz Backpacku, ļoti pretimnākošs, vienmēr ir sniegtas atbildes un līdz, ko mēs iesniedzām kaut kādus dokumentus, bija arī, es teiktu, saprātīgā termiņā arī šī atgriezeniskā saite. Un tātad izejot šo pirms licencēšanas posmu, jau pati licencēšanās norit ļoti ātri, jo būtiskākās lietas jau ir pārbaudītas, izrunātas, apskatītas šajā pirmslicencēšanas stadijā. Par to, ko tas varbūt prasa, naudas ziņā, es teiktu, ka tas ir droši vien katra paša izvēle. Mūsu stratēģija bija veidot komandu jau no paša sākuma,
Protams, mēs strādājam arī ar konsultantiem, bet es teiktu, ka tas vairāk bija tāds win-win modelis, kur konsultanti mums iedeva savas zināšanas kripto jomā padziļinātākās tēmās, jo mēs sadarbojamies ar lietuviešiem, kuriem, protams, bija pieredze pirms latviešiem. Un tad attiecīgi mans uzdevums bija pirmais tātad savākt šo te pamat komandu, kas varētu izstrādāt katras funkcijas ietvaros šīs savas procedūras, politikas un pēc tam viņas ieviest arī dzīvē, lai viņas strādātu. Un līdz ko šī te kodola komanda tika savākta, šis darbs arī bija daudz raitāks, jo skaidrs bija, ka tie cilvēki, kas arī to izstrādā, viņi pēc tam ar to arī strādās. Un līdz ar to viņi bija pietiekami motivēti izstrādāt labus, kvalitatīvus dokumentus, kas varbūt nevienmēr nostrādā, kad ir darbs ar konsultantiem, kuri strādā tikai uz to, lai tu šo licenci saņemtu, bet kā tu pēc tam to ieviesīsi, implementēsi, tas jau paliek biznesa pusē un tā kā konkrētā licencētā uzņēmuma galvas sāpes. Līdz ar to mana pieredze tāda, ka vislabāk ir strādāt jau no dienas pirmās ar komandu, savu iekšējo komandu, kopā ar konsultantiem, kas dod šo te padziļināto izpratni un spēja komandu ievirzīt varbūt kaut kādās pareizajās sliedēs, ja kaut kas īsti nav skaidrs no regulatorās, no juridiskās puses un palīdzēt šo te sakārtot. Tad laika ziņā droši vien jūs dabūjāt licenci atļauju maijā? Maija beigās, jā. Tātad es uzsāku darbu jūlijā, biju pirmais algotais darbinieks, un tad lēnu garu, kamēr mums komanda palielinājās, tās, protams, arī ir izmaksas pašam darba devējiem. Skaidrs, ka tika ieguldīti pietiekami līdzekļi jau algās un saistītajos nodokļu iemaksās valsts budžetā. Bet es domāju, ka tas to atmaksājās, jo, ja tikai šo darbu darītu konsultanti, visdrīzāk šīs te saucamās billable stundas būtu dārgāk nekā noalgot komandu. Jā. Daudz tā izvēlās, cik ir dzirdēts tirgu, tad konsultants kopā ar savu komandu arī mēģina ieviest. Un droši vien pusgads ir ļoti realistiski termiņi, kuros paveikt šo darbu. Jā. Paldies! Paldies jums! Man liekas, ļoti patīkami tāda saruna par kriptoaktīviem, kas tāda liekas no aizliegtas tēmas, to par jau ļoti populāru tēmu. Un liels prieks bija ar jums izrunāt šos jautājumus. Jā, tiešām liels prieks par Backpack Exchange kā viesi mūsu podkāstā. Paldies un aicinu sekot jaunumiem. Mums biznesa launch ir paredzēts tuvākajās nedēļās, tā kā sekojiet līdzi. Vērsim vaļā kontus. Paldies! Paldies!